Good morning, dear colleagues. Yesterday... Labrīt visiem! Vakar mēs pavadījām laiku dažādās iespaidīgās Rīgas vietās, noklausījāmies konferences runas un bija fantastisks vakars Rundāls pilī, kurā ir mazliet līdzīgā Potsdamas pilī pie Berlīnes, un es patiešām jūtos gandrīz kā mājās. Un tāpēc vēlos vispirms pateikties mūsu konferences organizētājiem par fantastisko uzņemšanu un par šo konferenci, kas norganizēta tik izcilā laikā un vietā, un šobrīd šeit Eiropas sirdī. Vēlos sākt šo sesiju ar tādu mazu provokāciju. Jūs visi zināt modernās arhitektūras un industriālā dizaina 20. gadsimtā valdošo bausli, kā forma seko izpildījumam. Es vēlos jautāt mūsu runātājiem, tā izaicināt, vai mums būtu jāmaina šī pieeja. Un ir vairāki labi zināmi arhitekti visā Eiropā, kuri uzskata, ka modernisma koncepcija ir mirusi un ka šobrīd pilsētu būvniecībā valda tāds kā sajukums un aizvien vairāk dažādi jauni izdomājumi un daudz jauns lietas aizstāja mūsdienu arhitektūru, un šī tendence tikai turpinās, tiek pieprasīts luksus vietas, bet savukārt piepilsētas tiek pārveidotas līdz nepazīšanai. Un līdz ar to nenotiek sabiedrības iekļaušana, bet tāda kā iztumšana. Un tāpēc es vēlos jautāt, ko jūs par to domājat. Un šodien rīta sesijā mēs uzklausīsim mūsu ekspertus, kas ir arhitektūras un konservācijas speciālisti dažādās jomās. Un tāpēc es vēlos aicināt jūs pastāstīt, ko jūs domājat par šo tēmu un arī kā jūs redzat, vai kvalitātei joprojām ir vieta mūsdienu izaugsmē un kāda ir saikne starp profesionāļiem un sabiedrību un kā nodrošināt šo te saiti. Un varbūt mēs varam parunāt par to tajā laikā, kad mēs runāsim par 3 dažādām lietām šajā rīta sesijā. Es patiesi esmu lepna, ka varu jums stādīt priekšā Eugenio Vassallo, kas ir Venēcijas universitātes arhitektūras un konservācijas departamenta restaurācijas profesors. Viņš mums pastāstīs par bazilikas restaurāciju Vincenzā un arī par citām ēkām riņķi apkārt un arī par Lādio darbu kopumā, kas ir UNESCO mantojuma saraksta sastāvdaļa. Nav iespējams pastāstīt tos iespēdus, kādas šī bazilika atstāja uz skatītāju, uz apmeklētāju, un mēs patiešām būsim priecīgi dzirdēt par šo baziliku un ne tikai par tās atjaunošanu, par tās izmantošanu, bet arī par tās apkārtni. Otrais runātājs, Jean-François Chenier, ir Eiropas vidusjūras muzeja direktors no Francijas. Šis jaunais muzejs tika atklāts 2013. gadā, kad Marseļa bija Eiropas kultūras galvaspilsēta. Muzejā fondi ir ļoti bagāti un te atrodas pie pašas jūras. Tad muzejs ir jūras krastā un ir brīnišķīgs skats. Un pirmo reizi muzejs ir kāds muzejs, kas ir veltīts tieši vidusjūras valstu kultūrai. Un mēs ļoti ieinteresēti dzirdēt, kā šis muzejs ir ietekmējis vidusjūras valstu identitāti un sabiedrību darbu.
un dzīvi. Un visbeidzot, Mariana Setrē, kas ir arhitektu birojā Šahētijā arhitektūra Landskapā S no Norvēģijas pārstāve. Snoheta nozīmē sniega cepura, tātad, un šis arhitektu birojs strādā gan vietējā, gan starptautiskā mērogā. Un šis birojs ir gatavs un ir spējīgs izstrādāt arī Norvēģijas naudas zīmes dizainu un arī strādā pie projektiem Ēģiptē un tātad zina daudz par visu pasauli. Mums ir patiešām fantastiski runātāji, un mums būs ļoti interesanta diskusija. Lūdzu, profesoram Vasalo, vārds jums. Vispirms vēlos pateikties organizētājiem par uzaicināšanu uz šo sanāksmi. Patiešām ir liels gods būt šeit. Es jums pastāstīšu, kā Bazilika Palladiana Vinčencā izskatās šodien un kas tur notiek. Vispirms es vēlos uzsvērt, ka Palladio darbs ir saistīts ar liels loģijas veidošanu ap esošo celtni, kuru izveidoja arhitekts Dominikāno da Venecijā starp 1449 un 1460. gadu. Un, kā mēs redzam, tad šeit šajā attēlā tad ēka tiek datēta ar 1481. gadu un parādās liela zāle pirmajā stāvā un arī liela darbnīca pamatstāvā. Palladio, cits arhitekts, tad pirms Palladio jau viens cits arhitekts Tommaso Fermento sāka darbus ap šo te pili, izveidojot apkārtnējās ēkas, un 1496. gadā stūris no šīs te ēkas sabruka, jo izrādījās, ka struktūras nav tik un konstrukcijas nav tik izturīgas. Laika posmā no 1538. līdz 1542. gadam daudzi nopietni arhitekti centās aicināt Vinčencā atrisināt šo te problēmu. Un šeit mēs varam minēt dažādus zināmus vārdus. Un līdz ar to 1546. gadā Giangiorgio Trissino, ļoti labi zināms cilvēks politiskajā un kultūras sabiedrībā Vinčencā, pārliecināja vietējo padomi apstiprināt Palladio projektu, jo šis arhitekts bija tikai 38 gadus vecs tajā laikā. Šeit mēs redzam Palladio Lodžeru un tad mēs redzam, kā veicās viņa darbs. Tad 1550. gadā, pēc tam, kad Palladio bija veicis savu darbu bazilikā, tā vairs nav īpaši mainīta un tāda izskatās arī šobrīd. 19. gadsimtā tika izteikti dažādi priekšlikumi mainīt, dažreiz ļoti ievērojami mainīt lielo zāli un arī to, kā šīs darbnīcas tiek veidotas un izmantotas. Tomēr neviens no šiem projektiem un ierosinājumiem netika īstenots. Un tajā laikā Palladio pasaules slava auga, un viņš varēja piesaistīt aizvien lielāku sabiedrības interesi. Bet, protams, arī šī te interese saistīta ar zināmu rūpību. Tātad mēs redzam, kā šeit mainījās izskats un uzturēšanas darbi tika veikti ļoti uzmanīgi, lai saglabātu oriģinālo projektu. Un tātad tika izmantoti atrastie daudzie dokumenti, kuri bija ļoti noderīgi veicot bazilikas atjaunošanu. Tad šeit mēs redzam
zīmējumu un karti. Tad 20. gadsimtā, kad pieauga interesi par Palladio darbiem, tika īstenoti ievērojami restaurācijas darbi bazilikā. Tātad pirmie 30. gados tika stiprinātas nesošās sienas un lielās zāles jumts, un uzmanība tika vērsta uz Palladio loģiju, kas bija vērsta Piazza delle Erbe virzienā. Šie darbi tika īstenoti, lai samazinātu ļoti redzamo sienu vērpšanos, tā problēma, kas bija ietekmējusi jau ēku kādus 50 gadus. Otrā iejaukšanās, atjaunošana notika starp 40. un 40. gadu beigās un 50. gadu sākumā, un kas bija saistīta ar lielā jumta veidošanu. Un šeit tika atjaunots jumts, ko bija nopostījis uguns Vincenzas bombardēšanas laikā, Otrā pasaules kara laikā. Trešā un beidzamā restaurācijas daļa tika veikta beidzamo 10 gadu laikā. Runājot par šīs sanāksmes tēmu Rīgā, ir diezgan interesanti saprast, ka modernā atjaunošana, kas tiek veikta šādos te pagātnes pieminekļos, nozīmē, ka inovācijas saskarās ar pagātni, jo šī koncepcija sākotnēji tika ņemta vērā, kad tika savienotas antīkās un modernās formas, bet bija noteikti jāņem vērā skaidras metodes, kas to pieļauj. No vienas puses ir jāņem vērā, kā tiek izmantoti materiāli, no otras puses ir jāizmanto modernie restaurācijas materiāli, kuri ļauj to visu darīt labākā veidā un labākā kvalitātē. Un tad rekomendācijas, kas tika izmantotas restaurācijas hartā, ir ļoti nopietnas, un tā nav tikai sagadīšanās, ka šie te plāni tika ņemti un tika Ferdinando Farlati, kas ieteica, kur šos te atjaunošanas ļoti tika ņemti vērā. Ideja ievietot jaunās konstrukciju risinājums sienu iekšienēs ir īpaši laba. Un tāpat tiešām ir izturējusi arī visas kritikas, un mēs redzam, ka tas ir bijis ļoti veiksmīgi. Iemesls, kāpēc šī izvēle tika veikta, bija novelka tādu kā līniju starp tēlu un šo te subjektu, un tad varēja tikt veikts darbs, lai saglabātu baziliku esošajā situācijā. No otras puses, tas, kas nesaskana ar šīm te darba metodēm, kas tika izmantotas šajā periodā, ir stiprināta Palladios loģiju rāmi, kas bija vērsts Piazza delle Erbe virzienā un kura bija projektēta 19. gadsimtā. Un šajā gadījumā kokas konstrukcijas tika aizstātas ar dzelzbetona konstrukciju, un tas tika darīts par spīti ieteikumiem, kas izskanēja šajā periodā, saskaņā kuriem būtu jāsaglabā oriģinālās formas un nevis jāveic tikai šo te transformāciju saglabāšana. Un patiešām mēs uzskatām, ka ir ļoti svarīgi, ka tika izmantotas vēsturiskie pētījumi, lai saglabātu baziliku tās sākotnējā stāvoklī. Vēl sarežģītāka restaurācija tika veikta pēc Otrā pasaules kara, sākot no 1948. gada, kad tika atjaunots lielās zāles jumts, kurš
nodega pēc Vinčencas bombardēšanas kara laikā. Tad mēs šeit redzam, kā tas izskatījās, kad jumts bija sabrucis, un tagad mēs redzam rekonstrukcijas darbus, kā tiek atjaunots jumts, un šeit tad arī atjaunošanas darbi pie jumta. Mēs zinām, ka dokumenti, kas tiek izmantoti šajos būvniecības darbos, ir daudz lielākā skaitā nekā dokumenti, kas attiecās uz citiem atjaunošanas darbiem tajā pašā periodā. Un iespējams, ka tas ir Palladio dēļ. Patiesībā ir nemaz nav sagadīšanās, ka šeit šie strādājošie ir nofotografēti no īpašas vietas, lai varētu redzēt fonā vēl kādu Palladio dizainētu un izstrādātu, projektētu celtni, kas ir Loggia della Capitaniato. Un tad šeit ir lielisks piemērs tam, kā darbs, kas šobrīd tiek veikts, rāda arī jau esošo darbu, un kā mēs šo te arku varam redzēt šeit šajā attēlā. Attiecībā uz pārējām arkām ir svarīgi uzsvērt šo pašu aspektu, ka paredzētā koncepcija bija pilnīgi neatbilstoša, un tas parādīja, ka tehniskā zinātība beidzās ar darbu, kurā tiek izmantota fantāzija, un tas mums visiem lika aizdomāties, ka arī tā ir iespējams darboties. Lielās zāles jumta rekonstrukcija tika veidota, izmantojot dzelzbetona ārkas un koka plākšņu pārklājumus. Un šīs te konstrukcijas tika veidotas pēc tām saskaņā ar formām, kādām mēs domājām, kādai būtu jābūt oriģinālai formai. Un tikai pēc 10 gadiem no pirmreizējās iejaukšanās, no pirmreizējās atjaunošanas, mēs redzējām, ka nekas nav īpaši mainījies. Jaunās struktūras tika ievietotas jaunajās sienās, vai arī pilnīgi noslēptas ar šīm te atjaunotajām daļām. Un tagad vēlos jums parādīt par trešo restaurācijas darbu posmu, kuru mēs veicām laika posmā no 2005. līdz 2013. gadam, kad 2,5 gadi tika veltīti pētījumiem un projektēšanai, un pēc tam 5,5 gadi tika pavadīti pašā būvē, izprotot, kāda ir materiāli, kāda ir tā kvalitāte, cik būve ir cietusi, tad esošo situāciju un iespējas, ko var darīt ar esošiem materiāliem, un arī kāds ir iespējas atjaunot oriģinālos materiālus. Tad šeit tika izmantota 19. gadsimta pieeja, izveidojot un būvējot Palladio loģijas. Tad mēs redzam šeit celtniecības materiālu analīzi, un tad tas viss tika izmantots, lai darbu darītu pēc iespējas labākā kvalitātē un darītu visu iespējamo, lai saglabātu materiālus un šīs te konstrukcijas. Ja mēs runājam par materiāliem, tad mēs plānojām un īstenojam šo te restaurāciju, lai noņemtu bīstamos elementus, neskarot esošos materiālus, neskarot esošās konstrukcijas. Tas ļāva atjaunot dekorācijas sākotnējās krāsās, un arī parādīja mums reālās krāsas, kādas bija dažādiem akmeņiem, kas tika izmantoti būvniecības procesā, un arī, kā mēs redzējām, kāds ir dabiskais novecošanas process. Šeit mēs redzam dažus piemērus.
Tāpat mums izdevās saglabāt šīs vērtības arī uzturēšanas jeb eksploatācijas laikā. Un tātad sākot jau no nostiprināšanas darbiem, gan īstenojot arī pārējos darbus, tā skaitā arī loģiju atjaunošanu. Un savukārt vēl viens ļoti būtisks mūsu darbu posms bija dažādas infrastruktūras uzstādīšana, tā skaitā dažādu ūdensvadu un citu inženiertehnisko risinājumu uzstādīšanu, lai šī bazilika atbilstu esošajām prasībām. Un šeit mēs fotografiju arī redzam, kur mēs kreisajā pusē pilnībā pārprojektējām šo ēkas daļu, lai varētu izvietot tajā visu nepieciešamo infrastruktūru. Un šīs jaunās ēkas izbūve un atļāva mums tajā izvietot modernas iekārtas un aprīkojumu, un tādējādi izmantot arī modernākās un jaunākās tehnoloģijas, kas šobrīd ietekmē bazilikas ikdienas darbību. Un visi ūdensvadi un pārējās inženiertehniskie risinājumi tiešām tika integrēti esošajās struktūrās. Un tāpēc mēs arī veicām rūpīgu izpēti, kādi būtu šie visizdevīgākie šo inženiertehnisko tīklu izvietošanas ceļi, lai pēc iespējas mazāk ietekmētu oriģinālās konstrukcijas. Un jāsaka, ka tas, ko mēs izdarījām, lielā mērā ir slēpts apmeklētāju acī, jo tiešām ļoti daudz kas ir apslēpts. Un tā kā savā ziņā mēs tiešām ļoti veiksmīgi apvienojām gan senatnīgumu, gan mūsdienīgumu. Un visbeidzot jāpiemina arī vēl viens svarīgs faktors, proti struktūrālo nostiprināšanu ēkai, tīpaši lielās zāles jumta nostiprināšanu, jo pētījumi atklāja, ka situācija ir visnotaļ sarežģīta, un jau sākotnējā analīze norādīja uz to, ka šis stāvoklis ir visnotaļ bēdīgs. Un ir skaidrs, ka šeit nestabilos apstākļos šī ēka nevar tikt eksploatēta, un tā ir cietusi ne tikai no laika apstākļiem un laika gaitā, bet arī dēļ pašas konstrukcijas. Un tāpēc sākotnēji mēs nostiprinājām jau esošās arkas ar papildus metāla stiprinājumiem. Otrkārt, mēs pilnībā aizstājām dzelzbetona arkas ar finiera arkām. Un šādu izvēli mēs veicām, lai nodrošinātu atbilstību tehniskajām prasībām un arī, lai nodrošinātos pret seismiskiem satricinājumiem. Un, protams, cita veida pieeja nostiprināšanai būtu radikāli mainījusi šīs ēkas ārēni un šī jumta seguma formu. Savukārt šis finiera risinājums tiešām ļāva mums apiet šos sarežģījumus. Un tāpēc jāsaka, ka mēs tiešām ļoti apzinīgi piegājām šim mūsu uzdevumam. Un ņemot vērā to, ka tiešām darba apstākļi bija visai ierobežoti, mēs pievērsām īpašu vērību arī drošības apsvērumiem, jo tiešām ļoti tuvu viens otram tika izvietot arī ceļam krāni. Un jāsaka, ka šie darbi tiešām bija ļoti grūti veicami. Mēs sākotnēji sadalījām šīs arkas, mēs arī pamanījām, ka
šo arku materiāls jau ir praktiski sadrupis. Un, protams, visi mūsu veiktie darbi un savienojumu nodrošināšana prasīja ļoti precīzu darbu. Un šajos attēlos, iespējams, mēs tikai daļēji varam apjaust to, cik sarežģīts bija šis darbs. Un jāsaka, ka šo darbu īstenošanas laikā mēs tiešām apkopojām gan inovatīvus risinājumus, gan cieņu pret pagātni. Un savā ziņā tādā veidā mēs sapludinājām tradicionālo ar moderno, gan mūsu materiālu izvēlē, gan darba metožu izvēlē. Tas nozīmē, ka mums bija savā ziņā jāatbīda sāņus 19. Gadsimta ideja par to, ka vēsture ir jāsaglabā tāda, kā ir. Mums, protams, ir nepieciešama iejaukšanās, kas nenodara lielu postījumu un saglabā tomēr tās vērtības, kas mums ir jānodod nākamajām paaudzēm. Un tāpēc ir ļoti svarīgi katrā būvniecības darbu un rekonstrukcijas darbu fāzē pieturēties pie šiem principiem. Un ir skaidrs, ka mums bija jāņem vērā īstenot šos darbus ne tikai tās mūsu pašu idejas, bet arī funkcionālie un strukturālie apsvērumi. Un, protams, pirmkārt tā bija materiālu izvēle, tad inženiertehnisko tīklu izvietošana un pašas konstrukcijas stiprināšana. Tāpat laikā maksimāli saglabājot bazilikas sākotnējo ieceri un ārieni. Un tieši tāpēc šādi risinājumi īstenošana balstās uz ļoti rūpīgas analīzes, uz ļoti rūpīgas izpētes. Un, kā jau es teicu, tiešām mēs balstījām mūsu darbus uz ļoti rūpīgiem pētījumiem, un katru izvēli mēs tiešām balstījām uz īpašu interpretīvu modeli, lai tiešām izvēlētos optimālos materiālus un nodrošinātu mums nepieciešamās formas un ārieni. Tā kā šeit tiešām mēs runājam gan par skatītājam redzamo, gan neredzamo bazilikas daļu. Paldies par uzmanību! Liels paldies, Vasalo kungs, par jūsu uzstāšanos. Un tagad es labprāt dotu vārdu Šunjē kungam. Un pēc tam uzklausīsim arī trešo runātāju un tikai tad pievērsīsimies diskusiju sadaļai, ja jūs neiebilstat. Sveicināti! Vispirms pateicos par uzaicinājumu pastāstīt par Marseļas piemēriem. Un es runāšu par Eiropas un Vidusjūras civilizāciju muzeja projektu. Un jāsaka, ka šis ir interesants gadījums, jo šeit mēs apvienojam 4 interesantus faktorus. Pirmais no tiem ir jauns pilsētu plānošanas etaps, par ko es varbūt pastāstīšu sīkāk. Otrais ir ēkas atjaunošanas darbi. Trešais ir jauna muzeja izveide. Un kā ceturtais, varbūt es apskatīšu to pašus pamatojumu, kāpēc šis projekts vispār Marseļā tika īstenots jau sākot no 21. gadsimta sākuma, un kāpēc Marseļa arī tika izraudzīta par Eiropas kultūras galvaspilsētu 2013. gadā.
jāsaka, ka pirmais faktors ir jāsaka, ka jau 1995. gadā tika aizsākts jauns ekonomiskās attīstības projekts pilsētas centrālajā daļā, ko mēs saucam par Eiro vidusjūras projektu. Un tā arī tagad ir pārdēvēta šī pilsētas daļa, un arī īpaša aģentūra, kas ir izveidota, lai vadītu šī projekta īstenošanu. Un kopumā šī ir visnotaļ plaša teritorija. Kopā aizņem 480 hektārus, jeb 1200 akrus. Un, principā, mēs runājam par Marseļas pilsētas sirdi, netālu no tirdzniecības ostas, tātad ļoti netālu no jūras, ko mēs šeit attēlā redzam kreisajā pusē. Un tāpat arī 2001. gadā tajā tika atvērta jauna dzelzceļa stacija. Šeit mēs redzam vēl kādu karti, kurā mēs varbūt skaidrāk varam saprast. Tātad kreisajā pusē ir šis jaunais J4 apzīmējums, jo agrāk šo sauca par Džuljetas ostu, tāpēc ar burtu Dž, tagad mums ir Dž4, mēs apzīmējam šo pilsētas daļu. Un jāsaka, ka šī ir ļoti interesanta pilsētas daļa, jo šajā daļā 20. gadsimta laikā ļoti daudz imigranti ieradās šajā pilsētā. Un tāpēc mēs viņu saucam par Dž4. Jāsaka, ka šis Marseļas tirdzniecības osta 70. gados tika pārcelta tālāk no Marseļas. Un tā kā šī vēsturiskā tirdzniecības osta tika slēgta, un tas arī deva iespēju mums rekonstruēt šo pilsētas daļu, savā ziņā apgūstot arī daļēji šo kādreizējo tirdzniecības ostu. Un tāpēc 90. gadu sākumā Marseļas pilsētas dome, tāpat arī centrālā valdība, jo Francijā nereti tiešām centrālā valdība visnotaļ intensīvi iesaistās šādos projektos, arī izveidoja īpašu šo Eiro vidusjūras aģentūru, kas vadīja šo pilsētas rekonstrukciju. Tā skaitā arī daļu pa labi no kādreizējās tirdzniecības ostas. Tāpēc mēs piesaistījām gan arhitektus, gan pazīstamus pilsētplānotājus. Un jāsaka, ka pirms mēs aizsākām šo Eiro vidusjūras projektu, jāsaka, ka Marseļā nemaz nepastāvēja tāds izteikts pilsētas centrs. Mums nebija ne tāda centrālā laukuma, nekādas citas tādas zīmīgas ēkas, kas iezīmētu tādu kā pilsētas sirdi. Tā kā jāsaka, ka pilsēta bija visnotaļ tāda izkaisīta un plānojums samērā vienmērīgs. Tā kā it kā liekas absurdi veidot jaunu pilsētas centru, bet šī bija mūsu iespēja tiešām izveidot arī dažādus kultūras objektus, tā skaitā arī šo Eiro vidusjūras muzeju. Un varbūt šajā attēlā mēs vēl skaidrāk varam redzēt, kā mēs esam apguvuši, tā skaitā arī bijušo tirdzniecības ostu. Tad šeit mēs redzam šo bijušo Džuljetas ostu.
Un tā projekta pamatdoma bija izveidot vairākas tādas zīmīgus teritorijas, objektus. Tātad šis tā skaitā arī daļas no bija kādreizējās tirzniecības ostas, tā skaitā arī izveidot tā saukto vidusjūras villu, kurā tika izvietots ar visdažādākie objekti. Tāpat jārunā arī par Eiro vidusjūras muzeju, kas ir ļoti zīmīgs objekts šajā pilsētas daļā. Un, ja mēs runājam par muzeju, protams, visas detaļas būtu grūti izstāstīt, bet savulaik bija izveidots Nacionālais folkloras muzejs, jeb tautas kultūras muzejs, kas atradās sākotnēji Parīzē, pilsētas rietumos, un tas tika atvērts 1970. gados, un nevarētu teikt, ka tas darbojās ļoti veiksmīgi. Un valsts līmenī tika pieņemts lēmums to pārcelt uz Marseļu, lai savā ziņā tas varētu uzsākt jaunu dzīvi. Un tas savā ziņā paplašināja savu tvērumu, aptverot ne tikai Francijas folkloru un kultūru, bet arī citu tautu tradīcijas. Un tāpēc kādreizējais militārais komplekss, šis nocietinājums, kas 17. gadsimta beigās ir ticis veidots. Un bijuši arī daudz strīdi, kas tieši ir viņu projektējis, bet līdz šim šis nocietinājums pirmo reizi ir atvērts ticis apmeklētājiem 2013. gadā. Un jāsaka, ka pēc Otrā pasaules kara tas to ir izmantojusi kultūras ministrijas dažādas struktūra vienības, bet, kā jau es minēju, tikai 2013. gadā tas tika atvērts kā jaunā muzeja ēka. Un šeit mēs arī redzam Marseļas katedrāli, kas ir 19. gadsimta katedrāli, kur ir jaušamas arī bizantiešu ietekmes. Tāpat 2004. gadā tika izsludināts konkurss, kurā tika iesniegti vairāki piedāvājumi, kur šis nocietinājums tika piedāvāts papildināt šo nocietinājumu arī ar lielu laukumu, 72 metru garumā. Un šis konkurss uzvarētājs bija Rišotī, arhitekts, kuru iespējams jūs esat dzirdējuši, jo viņš arī ir piedalījies Luvras piebūves izstrādē, kas tika atvērta tikai pirms neilga laika. Tas ir komplekss, kurā tiek musulmaņu mākslas izstādes tiek rīkotas. Un tā kā tā ideja šim piedāvājumam bija tāda, ka tiktu izmantots īpašs eksperimentāls betona veids. Un šeit mēs arī attēlā
varam redzēt piemēru, un nu jau tas ir arī patentēts, un tas tiek dēvēts par augstas izturības betonu. Un šeit mēs attēlā redzam, cik šis izturīgais betons radoši ļauj dažādi izpausties. Tā skaitā mēs izveidoti kopumā 2 gājēju tiltiņi, izmantojot šo īpašo betona veidu. Tā kā mēs šeit varam runāt par šo G4 ēku, kas ir jaunizveidota ēka. Kur arhitekts ir Ricotti, un kopumā tas tā veido 15,000 kvadrātmetrus. Un tāpat tā skaitā ir arī 2 lielas izstāžu zāles, kopumā 3600 kvadrātmetri. Un pirmajā līmenī tiek rīkotas izstādes, tīpaši vidusjūras kultūru izstādes. Tā kā šeit mēs redzam arī plānojumu pastāvīgajai izstāžu telpai, kas ir atvērta kopš 2013. gada, kas veltīta vidusjūras kultūrām. Tā tika atklāta 2013. gada jūnijā. Tā kā, tika sarīkots īpašs atklāšanas pasākums. Pirmā izstāde bija ar nosaukumu Melns un balts, kas tika veltīta, ja tā var teikt, vidusjūras garīguma jaunatklāšanai. Un šī izstāde bija ilgstoša, un tā tika slēgta tikai pagājušajā nedēļā. Savukārt šīs vēsturiskā nocietinājuma ēka savā ziņā papildina šo G4 jaunizveidoto ēku, un tā savā starpā ir savienotas ar gājēju tiltiņu. Tādā veidā arī tiek nodrošināts savienojums ar Marseļas senāko daļu, jeb vecpilsētu. Protams, šī senā nocietinājuma atjaunošanas darbi bija visnotaļ sarežģīti, un iespējams, ka tā ir visvecākā ēka Marseļas centrālajā daļā. Un attēlā arī redzams, ka tā ir tikusi atjaunota vairāk kārt, un pirms tam pēdējie atjaunošanas darbi ir veikti tikai 20. gadsimtā. Tā kā savā ziņā mēs tiešām veidojam kārtu pēc kārtas, mēs veidojam tādu kā sendviču, kā sviestmaizes principu. Un uz jumta terases izveidojām arī vidusjūrai raksturīgo dārzu, ko šo projektu arī atbalstīja kultūras ministrija.
Un tāpat paralēli šiem restaurācijas darbiem bija ļoti svarīgi nodrošināt šo savienojumu ar šo nocietinājumu, tāpat laikā nekādā veidā nemodificējot seno ēku. Un tieši tāpēc tika pieņemts lēmums par 2 gājēju tiltiņiem. Viens to savieno ar pilsētu. Un šie gājēju tiltiņi ir gandrīz identiski. Un šī muzeja piemērā varbūt interesanti ir tas, ka mēs, ņemot vērā šos visdažādākos faktorus, tā skaitā pilsētu plānošanas prasības, kas aizsākās jau 1990. gados. Un, protams, ja šī osta netiktu slēgta, šos projekts nebūtu iespējams. Tāpat arī, protams, šis lēmums pārcelt muzeju arī pavēra iespējas. Un tas, ka mēs visbeidzot spējām atvērt publikai šo nocietinājumu, arī ir ļoti svarīgs veiksmes faktors, jo, kā jau pieminēju, līdz 2013. gadam tas bija slēgts apmeklētājiem, un tajā laikā arī bija visnotaļ sliktā stāvoklī. Un tā kā mēs tiešām esam izmantojuši daudzus modernus paņēmienus, eksperimentālus paņēmienus, lai nodrošinātu šo telpu atbilstību muzeja vajadzībām. Un Marseļā vairāki speciālisti ir teikuši, ka, protams, šī gan vēsturiski, gan ģeogrāfiski ļoti bagāta, bet tāpat laikā pasaules slavu ieguvušu objektu tajā it kā nav. Bet jebkurā gadījumā šis pilsētas centra pārveides projekts lielā mērā ir ļāvis izveidot tādas zīmīgas pilsētas daļas un arhitektūras objektus. Tā skaitā arī jauna strūklaka ir tikusi izveidota. Tādējādi tiešām arī metaforiski veidojot tiltu starp pagātni un tagadni. Paldies! Mr. Jounier, thank you very much. Liels paldies par šo interesanto piemēru, kurā mēs redzējām, kā sadarbojās pagātnē ar tagadni, tātad senās ēkas un mūsdienu arhitektūra. Un kā tās var kalpot sabiedrībai, un tas ir ļoti svarīgi, ka cilvēki Marseļā tagad var izmantot šo te ēku atjaunotā veidā. Un tagad vēlos dot vārdu Mariannai Setre, un cik man zināms, tad viņa arī mums sniegs dažus piemērus par to, kā savā starpā runā un vienojas sabiedrība un arhitekti. Liels paldies! Paldies, ka uzaicinājāt mani uz Rīgu. Man ir liels prieks un gods būt šajā konferencē, stāvēt jūsu priekšā. Tad stāvēt šeit un runāt ar jums, man tiešām liels prieks. Mana lekcija būs par dialogu. Mūsu uzņēmums
ir veicis interesantu ceļojumu cauri dažādiem birojiem, tad kā vēsturisku ceļojumu, un es vēlos jums to parādīt. Jā. Es patiesi ceru, ka mēs spēsim arī atrast kādas tēmas, par kurām pēc tam varēsim diskutēt. Mūsu uzņēmuma nosaukums ir iegūts no kalna nosaukuma. Un tas mums ir ļoti svarīgi, lai apzinātos savu identitāti un to, kā mēs strādājam. Mēs vēlamies cīnīties kopā. Mums patīk kopā kāpt šajā kalnā, un tātad kāpt arī sasniegumu kalnā. Mums patīk būt kopā, mums patīk vienoties. Katru gadu mēs tiekamies šajā kalnā Norvēģijā un nodarbojamies ar dažādām runāšanām, pārunāšanām, diskusijām, apspriedēm. Tad mums atbrauc cilvēki no Ņujorkas biroja, pārējie ir Oslo, un daži Austrijā, un daži Singapūrā, un tad mēs visi sabraucam kopā, un tas mums ir ļoti liels un ļoti svarīgs pasākums. Viss sākās ar konkurenci, ar konkursu par Aleksandra bibliotekas projektu Ēģiptē. Tas bija starptautiski izsludināts konkurss 1989. gadā, un šie jaunie arhitekti, kas vēlējās atklāt pasauli, viņi bija ļoti pārsteigti, kad viņi uzvarēja šajā konkursā. Viņiem vēl nebija 30 gadi, un viņi sāka savu darbu. Tas bija pats viņu karjeras un līdz ar to piedzīvojumu sākums. Tad mūsu Snøhēta arhitektūra landskāpa, mūsu biroja doma ir un darbi ir saistīti ar vietas apgūšanu. Mums ir nepieciešama vieta un attīstība, bet, lai to darītu, mums ir jāsasniedz horizonts. Un skatoties pagātnē, mēs spējam saredzēt arī nākotni. Un šis brīdis ir tā tagadne, kurā mēs atrodamies, un šī tā koncepcija, kuru mēs esam izmantojuši Eģiptē Aleksandra bibliotekas projektā. Tas ir centiens noķert mirkli, lūkojoties atpakaļ pagātnē, balstoties pagātnē un lūkojoties uz priekšu nākotnē, esot tagadnē. Tas ir tāds projekts, ar kuru uzņēmums ļoti lepojās. 2002. gadā tas tika pabeigts, un tur 8 miljoni mediju tika izmantoti, kad šis te projekts bija pabeigts. Aleksandra biblioteka nodarbojas ar cilvēku kultūras vēstures mantojuma apkopošanu un saglabāšanu. Un tas ir ļoti svarīgi, jo patiesībā tā ir informācijas krātuve. Un, protams, tas tiek apspriests un diskutēts visā pasaulē. Tā ir viena no vietām, uz kurien dodās turisti, kad atrodas Ēģiptē. Un ir ļoti svarīgi teikt tā, ka šī jaunā, modernā bilde, ēka, iekļaujās šajā vēsturiskajā kontekstā. Un ir ļoti svarīgi, ka tā rada šādu sajūtu, ka tas ir dialogs ar esošo situāciju un esošo vidi. Un jaunās tehnoloģijas izmantojot, mēs varējām izmantot šādus te vecos senos simbolus, radot bibliotekas fasādi no akmens, lai tur iekšā varētu saglabāt vecās senās grāmatas. Mēs esam uzņēmums, kurā ir ainavu arhitekti, kas nodarbojas ar iekštāpu projektēšanu un dizaineri. Oslo kāda 130 strādājošie kopā un daži arhitekti, kas darbojās Ņujorkā. Un
mēs zinām, cik svarīgi ir zināšanu apmaiņa. Tad, lai jūs tikai varētu saprast, kā mūsu uzņēmums darbojas, tad šeit ir neliela schēma. Mums ir dažādi saistītie uzņēmumi, mēs uzņemamies dažādu projektu īstenošanu visā pasaulē, un tāpēc mums ir ļoti svarīgi, lai mēs veiktu informācijas apmaiņu nepārtraukti un visi būtu informēti par lielajiem projektiem. Tātad šeit mūsu atrašanās vieta gan Oslo, gan Ņujorkā, Manhetenā. Tad šeit Oslo birojas. Oslo birojā mēs vēlamies vairāk runāt par vietu, par vietas izpēti un izmantošanu. Mēs šeit esam vesela komanda, kuri vērš uzmanību uz to, lai atrastu jaunus talantus un piesaistītu mūsu uzņēmumam, tad, lai mēs saglabātu viņus mūsu uzņēmumā pēc iespējas ilgāku. Un tāpēc mēs esam ļoti radoši un ir veikts pētījums, ideja, darbs, un jautājums, ko tas īsti nozīmē, tad es pastāstīšu dažas lietas, kas šajā projektā bija. Bet tātad tās idejas. Idejas darbs ir atrast kaut ko tādu un definēt kaut ko tādu, ko ir grūti definēt. Tātad, kā tas ir radošais process, kad jūs esat radoši un vēl īsti nevarat ietvert vārdos to visu. Ir publicēta grāmata un vēlos mazliet pastāstīt par dažiem dzinējspēkiem, ko mēs esam, par kuriem esam runājuši un vienojušies, ka tie tādi ir. Tad, ja ir radošais darbs, tad tas noteikti nes arī rezultāts. Un mums, kā arhitektiem, ir ļoti svarīgi, lai darbs būtu fiziski taustāms, tad šis te rezultāts būtu taustāms. Psihologi, pētnieki, antropologi, viņi aptaujā arhitektus un redz, ka arhitekti izmanto rokas runāt. Mēs neskatāmies varbūt viens otram acīs, bet mēs skatāmies uz rokām. Mēs žestikulējam un tā izsakām savas domas. Tad idejas darbs ir saistīts ar materiāliem, un tas varbūt arī pretrunīgs, protams. Lai būtu radošs cilvēks, jums ir jāsagatavojas, jums ir jābūt gatavam, jums ir jābūt zināšanām. Tad pirms jūs vispār sākat strādāt ar radošām lietām un sākat radīt kaut ko jaunā vietā. Vēl viens jauns aspekts, ka jums ir jāizmanto tehnikas, kā tad paskatīties uz projektu no lielākā attāluma, kā paskatīties uz to no plašāk. Tas ir ļoti svarīgi, lai saprastu, kas īsti notiek un kāda ir tā tēma, ko mēs vēlamies atrisināt, ko mēs vēlamies sasniegt. Lai mēs tad varētu saredzēt, kā vienkāršot lietas un radīt no jauna. Tikai piemērs tam, kā mēs strādājam. Mēs pie sienas liekam mūsu rasējumus, mēs atkāpjamies vairākus soļus no sienas vai ejam tuvāk, mēs diskutējam savā starpā. Un šajā gadījumā mēs diskutējām par to, kā dizainēt, kā projektēt Times Square Ņujorkā. Tā patiesībā ir vieta, kur visintensīvākā satiksme un kustība visā pasaulē. Bet jautājums, cik tālu var aiziet 10 minūtēs, kāda ir saistības ar dažādām lietām. Šis projekts bija ainavu projekts, ieviešot atsevišķus interesantus elementus publiskajā telpā. Un mēs vēlējāmies arī izveidot maketus, kā cilvēki jutīsies un kā izmantos šos elementus, kad mēs tos uzstādīsim reālā laikā un vietā. Tad šeit ir projekta daļas jau īstenotas, un tad bija ļoti ilga process, Ņujorkas pašvaldības visu koordinējot un vienojoties par tiem. Varbūt tie nav tik lieli dizaina objekti, bet ir liels process, dialogs, izmēģinājumi, tātad mērogs viens pret vienu izmantots. Un tad vēl viena perspektīva, vēl redzējums, ko mēs izmantojam, tad mēs cenšamies atrast to enerģiju protestību projektā. Tad kā tad šis process var ietekmēt, kā tas var virzīt mūsu idejas. Patiesībā radošums nav tikai lielas, skaistas, spožas idejas, bet tā ir arī problēmu risināšana.
Nu, tad ģenerējošā pretestība, tātad ir, jūs saprotat, kādas ir anomālijas, kādas ir, kas jums traucē, kaut kas tāds, no kā jūs nevarat izvairīties, bet kas uzdod jums jautājums, un jums ir jābūt radošiem, lai atrisinātu un atrastu risinājumu. Bet tas ir ļoti svarīgi. Daudz vairāk to neteikšu, bet ir ļoti bieži jāsastopās ar grūtībām, kuras ir jāatrisina radošā veidā, lai īstenotu konkrēto projektu un atrastu pašlabāko risinājumu. Vēl viens aspekts, tātad šī fiziskā īstenošana. Tad radām modeļus, arī pētnieki secināja, ka mēs radām dažādus objektus, un viņi pētīja ne tikai arhitektus, bet arī citas profesijas, kā radoši cilvēki īsteno savus projektus, un bija interesanti secināt un redzēt, ka ģeologi vienā no Norvēģijas naftas iegūs kompānijām, kas strādā Ziemeļjūrā, arī viņi izmanto šos te projektus, viņi veido zīmējumus, skices, un arī viņi aplūko ģeogrāfiskās kartas, izmanto rokas tieši tāpat kā arhitekti, kad mēs veidojam maketus un skatāmies, kā tas izskatīsies dabā. Mums ļoti svarīgi ir arī tas, lai mēs izmantotu jaunos rīkus, un šie jaunie instrumenti, jaunie rīki mainās, tad mums rodās jaunas iespējas. Piemēram, Oslo operas projektēšanā mēs radījām šo te projektu, un mēs ļoti daudz nodarbojamies ar kartonu locīšanu. Un tagad ir iespējama 3D modelēšana. Mums ir lieliskas iespējas. Tātad šīm jaunajām tehnoloģijām var daudz ātrāk izveidot šos te projektus, izstrādāt un redzēt, kā tas izties. Tad ar lāzeru griešanas tehniku var veidot mūsu paredzētos maketus, redzēt daudz reālāk, kā tas izskatīsies. Un ir ļoti svarīgi arī tas, ka mēs mēģinām atrast aizvien jaunu potenciālu, kā mēs varam izmantot prototipus un dažādus materiālus un piemērot dažādas tehnikas un tehnoloģijas. Runājot par mantojumu, vēlējos jums parādīt šo attēlu. Tātad šeit mēs redzam Norvēģijas koka apbūvi. Katrā projektā ir zināms konteksts, un šis konteksts jums ir jāizprot, jums ir jāsaprot šī projekta skaistums, tā nozīme saistībā ar pagātni, un tā ir tipiska situācija, kad ir māja, laivu novietne, un tad vienmēr tā atrodas līdzās mājai, lai būtu šī te vieta, kur novietot dažādas lietas, un šeit mēs redzam to, kam bija liela nozīme agrāk. Un paskatieties tikai šīm konstrukcijām. Šīs konstrukcijas ir lielisks iedvesmas avots mums, mūsu jaunajos darbos, runājot par jauniem ainavu projektiem. Tad tā doma ir tāda, ka ir šādi, protams, šie skaistās celtnes, kas reiz bijušas skaistas, sāk sabrukt, un tās vairs netiek izmantotas. Bet varbūt, ka mums ir svarīgi pateikt, ka tad, kad mēs sparam soli nākotnē, mēs tomēr mācāmies no pagātnes, mēs izmantojam jaunas tehnoloģijas, kā attīstīties, un šajā gadījumā mēs izveidojam šādu te paviljonu. Tas ir ļoti tuvu Snaheta kalnam, kurā mums ir mūsu sanāksmes, ko es jums rādīju pašā lekcijas sākumā, tad mēs izveidojam šādu te paviljonu, komunikāciju vietu, informācijas apmaiņas vietu, kur var uzzināt par Norvēģijas ziemeļbriežiem. Tad tas ir tāds kā vieta, kur uz tiem skatīties un uzzināt par tiem. Tad ideja ir pavisam vienkārša konstrukcija, bet iekšpusē mēs esam radījuši telpu, kurā ir izmantots koks, un tā ir īpašs interjers. Šis projekts rada šo te līdzsvaru starp ainavu un celtnēm, kas tiek tajā novietos. Tā ir
izveidota šī ēka tā, lai varētu skatīties Ziemeļbriežus, bet ir izdomāts viss tā, lai šeit varētu lasīt lekcijas, cilvēki varētu izbaudīt šo te vietu un gūt jaunu pieredzi. Tad mēs ticam, ka arhitektūra ir zināmā mērā vietas psiholoģija un arī saistībā ar dabu un to, kas notiek ārpus ēkas, ir ļoti svarīga. Un tad mēs cenšamies radīt tieši šāda veida ēkas. Šis projekts ir Norvēģijas dzejniekiem. Dzejniekam Pēters Dāss un bija izsludināts konkurss izveidot šādu te vietu vēsturiskajā vidē. Un mums vienmēr ir šīs lielās diskusijas, kāda būtu pareizā pieeja, runājot par vēsturisko kontekstu. Un tad mēs atgriežamies pie tās idejas, kad mums ir šī ģenerējošā rezistencija, pretestība. Mēs cenšamies iedomāties kaut ko tādu, ko mēs esam jau redzējuši. Un tad mēs cenšamies atkāpties no šī te, un ja mēs pavirzamies prom no vēsturiskā aspekta, tad mēs atrodam šo te līdzsvaru starp pagātni un nākotni. Un tas, ko mēs šeit esam darījuši, tad mēs esam veikuši tādu kā iegriezumu dabā. Nevis veidojot jaunu būvi, kas būtu pilnīgi jaunā vietā. Mēs devāmies dabā un skatījāmies, ko mēs varētu ar jaunajām metodēm, tehnoloģijām izveidot tādu, kas iedarētos šajā vietā. Tad mēs izveidojām tādas spraugas klintīs un ievietojām šeit muzeju. Tātad tas ir pavisam cits dialogs, pavisam atšķirīgs dialogs starp pagātni un nākotni. Viens no jautājumiem, uz kuriem mēs meklējam atbildes, ir tas, kā monumentalitātes koncepcija ir būt aplūkojama plašākā perspektīvā. Mēs vēlamies noskaidrot, kā tas ir saistīts ar telpiskumu, un tad, lai tas nebūtu kā tradicionālais, no tradicionālā pieeja, kad fasādi var redzēt tikai no ielas vai kaut ko tam līdzīgu. Un, piemēram, šeit Oslo operā, tad mēs skatāmies, kā to varētu izmantot. Un tad vispirms mēs radījām dažādas iespējas, kā mēs varētu panākt šo te saikni ar ūdeni. Tātad šeit ir ilustrācija, tas kā opera tiek izveidot pie Oslo rātsnama. Un mēs domājam tā, kā darīt vai ko darīt, lai šai ēkai būtu tāda kā plazas funkcija rātsnama priekšā, un tad mēs sapratām, ka īstenībā tas ir izdarāms. Un tā lielā lieta ir tāda, ka mēs tad, kad paņēmām it kā šo te pēdas nospiedumu no šīs ēkas un nodevām atpakaļ pilsētai, tad tā to varētu nosaukt. Un tad visa tā koncepcija ir tā, ka mēs cenšamies paņemt ideju, sapni un dalīties tajā, lai tā būtu pieejama. Lai šis sapnis būtu pieejams visiem cilvēkiem. Viss sākās ar šo te sapni, būt saskarē ar ūdeni, un tad šī koncepcija tika attīstīta tālāk. Tāpat mums ir ļoti svarīgi arī sadarboties ar citiem māksliniekiem. Mākslas izmantošana mūsu projektos jau sākot no paša projektēšanas mirkļa ir ļoti svarīga. Tad mēs izmantojam dažādas mākslinieckās izteiksmes līdzekļus, mēs ļaujam māksliniekiem izteikties, tad izmantot dažādas izteiksmes līdzekļus, lai iekļautos šajā dizainā. Tad, piemēram, operas gadījumā mēs izmantojām sadarbību ar Islandes mākslinieku. Un šeit ir tās vietas sajūta, tiek radīta mākslinieka palīdzība, kad viņš rāda, ka gaismai plūst cauri struktūrām, tad ir ļoti svarīga šī izjūta. Un tāpatās mēs arī iedvesmojāmies no dažādām cilvēku darbības pēdām, kas ir redzama kalnos, un tad mēs, piemēram, šis lielais jumts, kas ir izmantojams dažādiem nolūkiem. Tad kā gan ideja varētu būt daļa no arhitektūras koncepcijas, tas ir kā sapnis, bet tas mums ļauj pavērt jaunas apvāršanas un izpildīt šos
šos sapņus. Un tad mēs ticam, ka sapnis ir jānosapņo, pēc tam ir jāīsteno. Šis ir marmors no Kararas Itālijā, ar to pārsegti 20,000 kvadrātmetri jumta, un tas ir patiešām mākslas darbs. Tā nav tikai ēka, tas ir sapnis, tā ir plaza, tas ir mākslas darbs, un tā ir pajumte, un tad tas vispār ir ārpus jebkādām arhitektūras programmām. To nevar neieprogrammēt, nekādā citā veidā pateikt. Tad tas ir dizainēšanas, projektēšanas laikā mums neļauj palielināt ēkas būvniecības izmaksas. Mūsu klienti patiešām ļoti uztraucās, ka mums būs vajadzīgi pārāk liela līdzekļi, lai šo jumtu īstenotu, un viņi patiešām ļoti baidījās, ka cilvēkiem šis jumts būs pieejams, jo tad ir jautājums par drošību. Bet mums izdevās pasniegt to kā mākslas darbu, un mēs saņēmām papildu finansējumu, jo tas bija mākslas darbs, un piesaistījām šeit mākslai pie paredzētos līdzekļus, un līdz ar to šī ēka izdevās tāda, kāda tā ir šobrīd. Un tātad integrētā māksla, cits mākslas objekts, kā mēs tad varam šos te objektus integrēt dabā, tad gan kokā izstrādāt, gan arī citos materiālos, tad mēs redzam šeit liela teātrī var izpausties, tad šī māksliniece nokrāsojot balta, tad nosaukums ir metafora, tā kā aušana, tekstīlija aušana, bet izskatās pēc metāla, tad austs mākslas darbs. Ja mēs runājam par operu, ir ļoti interesanti pastāstīt par šo garo procesu, kā mēs radījām projektu un kā to beidzot, kad tas kļuva pieejams sabiedrībai. Un tagad tas ir pati jaunākā būve pasaulē, kura ir iekļauta aizsargājumā mantojuma sarakstā. Un, manuprāt, tas notika tāpēc, ka cilvēki baidās, ka to sabojās kādas modernās tendences, modernās vajadzības. Un, šie Norvēģijas cilvēki ir secinājuši, ka tas pieder viņiem, ka šī ēka pieder viņiem. Tā nav runa par arhitektu. Mēs esam tikai procesa daļa, un tad mēs šo darbu radījām. Tā bija mūsu ideja, bet tas tikai radīts, un tas ir cilvēkiem. Un ir fantastiski radīt šādu darbu, kas ir kā plaza priekš cilvēkiem. Un patiesībā tas ir grūts darbs un jautājums, kā pasniegt un sasniegt labākos rezultātus, un jautājums, vai tas darba rezultāts būs tāds, ko visi cilvēki būs apmierināti. Un noslēgumā varbūt pieminēšu arī vienu projektu, kas tika īstenots Lascaux, Francijā. Un es nezinu, vai esat dzirdējuši par šo projektu, bet Lascaux ir dienvidrietumu daļa Francijā, kas slavena ar politiskā ēras alām. Uz tām ir atrasti arī unikāli alu zīmējumi. Un 1979. gadā šīs alas tika iekļautas kā daļa no UNESCO mantojuma. Un pirms dažiem gadiem tika rīkots tāds projekta konkurss par to, kā nodrošināt piekļuvi šīm alām un apvienot to ar muzeja vajadzībām. Un pamatā šī projekta ideja bija nodrošināt fizisku piekļuvi alai, vienlaicīgi nodrošinot arī šīs alu saglabāšana, lai gan oriģināliem piekļuvi nav pieļaujama dēļ tā, ka tās var tikt bojātas. Un šo projektu es pieminu tādēļ, ka arī šeit svarīgākais ir nodrošināt cilvēkiem šo pārdzīvojumu, lai cilvēki tiešām
izbaudītu šo piedzīvojumu, kas ir iespēja piedalīties šo alu apskatē un kā tas iekļaujās kopējā ainavā. Jo šeit mēs nerunājam par atsevišķām formām, par materiāliem, mēs runājam tieši par saturu, šī gadījumā šīs alas. Un es uzskatu, ka ir ļoti svarīgi nodrošināt cilvēkiem iespēju apmeklēt šīs alas. Un šī projekta galvenā ideja ir tāda, ka cilvēks tiešām pats var iet, skatīties un piedzīvot. Un izmantojot jaunās tehnoloģijas, mēs tiešām informāciju varam pasniegt visdažādākajos veidos. Un, protams, šis projekts ir vēl sīkāku komentāru vērts, bet, diemžēl, laika ierobežojuma dēļ, es domāju, ka ar šo es arī noslēgšu savu prezentāciju, vēl tik piebilstot, ka viens no diskusiju tematiem varētu būt tāds, ka Marseļā ir jauna ēka, kas iekļauta vēsturiskā kontekstā, bet šis līdzsvars starp šiem diviem projektiem rada ko vēl jaunu, kas pārsniedz šos divus atsevišķos projektus, jo šim senajām nocietinājumam nekādīgi nebūtu iespējams nodrošināt piekļuvi, ja nebūtu tas papildināts arī ar šo moderno jaunuzcelto ēku. Un tas tikai ilustrē to, ka, ja mēs gribam rūpēties par kultūras mantojumu, mums ir jāsaskata un jānovērtē modernās arhitektūras loma, jo tas ir tango, tur ir tiešām jānodrošina vienots ritms, vienota izjūta un izpratne, lai mēs varētu veidot tiešām kvalitatīvu dialogu starp pagātni un tagadni. Paldies! Kolēģi! Ir skaidrs, ka mums tagad ir ļoti daudz dažādas idejas par to, kur mēs varētu doties nākamgad brīvdienās, jo tiešām apskatījām tik daudz interesantas vietas. Un es tiešām gribu teikt, ka Marijana, es pilnībā piekrītu tai filozofijai, tam domu gājienam, ko jūs uzsvērāt. Mēs tiešām uzklausījām piemērus tam, kā pagātne sastopa mūsdienas, vienlaicīgi radot jaunas identitātes, vienlaicīgi saglabājot vēsturisko mantojumu un īstenojot jaunus un radošus projektus. Un tagad varbūt mēs tiešām varētu pievērsties diskusijai. Es pieļauju, ka ir radušies vairāki jautājumi, tā kā lūdzu. Ja jums ir kādi komentāri vai jautājumi, vai kāds vēlas kā pirmais? Sveiki, es esmu arhitekts no Īrijas, un es vakar pat lasīju presē arī par šo, gan par mūsu rīkoto pasākumu, gan citiem pasākumiem. Un vakar par Rundāles pīli mēs daudz ko dzirdējām un par tās atjaunošanu. Un arī šajā hartā 12. pāntā ir noteikti konkrēti principi par to, kā modernais ir apvienojams ar senatnīgo. Un jāsaka, ka pēdējos kādus 15 gadus laikā jau, mēs tiešām šo Venēcijas hartas principi tiek ļoti rūpīgi ievēroti. Un
Ir skaidrs, ka visdažādākajās metodes un pieejas tiek izmantotas Eiropā. Jo ir tādas pieejas, kur mēs tiešām cenšamies arī replicēt oriģināli izmantotos materiālus. Bet tas, ko Kristofers Jangs vakar pieminēja, arī norāda uz to, ka ir dažādi uzskati, un, protams, ir daudz tādas ēkas, ko mums izdodas atjaunot. Ir piemēri, kas mums, diemžēl, ir jāveido kā replikas. Un Venēcijā Svētā Marka laukumā arī ir piemēri tam, kā tiek izveidotas replikas, jo, diemžēl, nav iespējams atjaunot. Tāpat jau 1920. gadā arī ir bijuši piemēri, kad gan ēkas, gan tilti tiek aizstāti ar replikām. UNESCO nereti tiešām iestājas pret šīm replikām. Un daudzi no maniem kolēģiem Berlīnē saka, jā, ir ļoti labi, ka ir šie modernie muzeji, bet tāpat laikā nevienmēr viņi piekrīt visiem risinājumiem, kas izmantot, piemēram, Karaļa pilī, un tāpat arī Dresdenē, kur ir ļoti daudz piemēru, kur ir 100% vai 95% replikas. Protams, cilvēki vēlas redzēt to, kas kādreiz ir bijis un zudis. Es atvainojos. Vai jūs varētu lūdzu koncentrēties uz jautājumiem, ko mēs runājam šajā diskusijā? Nē, es vienkārši domāju par to, ko panelisti uzskata par šo iejaukšanos. Vai vienmēr mums ir jāizmanto šis modernisma pieejas, vai ir arī kādi citi varianti? Vai kāds no panelistiem vēlas atbildēt? Vai varbūt apkoposim jautājumus, ja ir vēl kāds jautājums? Tā šobrīd nav jautājumu, bet arī mēs tuvojamies kafijas pauzes laikam. Es nezinu, vai es pareizi sapratu jautājumu, bet es sapratu, ka jūs jautājat, vai gadījumā, ja ir dilēma starp kādā veidā atjaunot ēku, un šis Palladio bazilika ir spilgts piemērs tam, ka tiešām katrā gadījumā mums ir jāskatās, cik daudz mēs mūsdienīgumam varam ļaut iejaukties šajā senatnīgumā. Jo pretējā gadījumā, protams, mēs varam nonākt pretstatā, un nereti tiešām ir vērts tiešām izmantot šīs modernās tehnoloģijas, izmantot jaunas celtniecības metodes, lai centos atdarināt to telpisko pārdzīvojumu, kas savulaik ir ticis radīts un ko ir baudījušas iepriekšējās paaudzes, bet kas, diemžēl, ir zudis mūsu paaudzēm. Tā kā, protams, mums jāņem vērā visdažādākie aspekti, un tas virsuzdevums visbiežāk ir tiešām ļaut arī mūsu paaudzei piedzīvot to, kas citādi būtu zudis. Protams, bet šim procesam jābūt regulētam, un katrā projektā mums ir tiešām jāveic izpēte, un tam ir jābūt pielāgotam konkrētai situācijai, lai rastu pareizo atbildi. Jo ir skaidrs, ka nav universālas atbildes. Mēs varam mācīties no labākajiem piemēriem, bet ir skaidrs, ka katrā gadījumā šīs izmantotās metodes un pieeja ir jābalsta uz izpēti un unikālo situāciju. Tādējādi arī nodrošinot līdzsvaru starp visdažādākajām interesēm. Protams, tas ir ļoti sarežģīti, bet šis līdzsvars ir jāatrod. Liels paldies! Mums šķiet, ka ir vēl kāds jautājums vai komentārs.
Bez mikrofona nav iespējams tulkot. Es ceru, ka vien kāds piegādās. Jā, man bija liels prieks par jūsu prezentācijām, bet man šķiet, ka jums ir kāds slepenais ierocis, jo jūs esat ļoti talantīgi, bet es abrīnoju jūsu spēju atrisināt arī finanšu pusi, kā jūs izdevās klientu pārliecināt par šo lielisko risinājumu ieviešanu. Tiešām, mans jautājums, kā jūs tiešām tiekat galā ar šo finanšu jautājumu risināšanu? Protams, mēs ar šo jautājumiem cīnāmies līdzīgi kā visi pārējie. Protams, izmaksas ir ļoti sāpīgs jautājums katrā būvniecības vai atjaunošanas projektā. Bet mēs uzskatām, ka galvenais ir šī absolūtā pārliecība, jo, ja mēs esam pārliecināti par kāda projekta nepieciešamību, un ja mēs tiešām vēlamies izveidot kaut ko līdz šim nebijušu, kaut ko konceptuālu, interesantu, un mēs ticam šī projekta vērtībai un tam pienesumam, ko tas sniegs sabiedrībai, un tas, ka kādas priekšrocības tas sniegs klientam un sabiedrībai kopumā, tad mēs arī varam to veiksmīgi panākt. Un tieši operas gadījums tiešām ir ļoti veiksmīgs piemērs. Protams, ir arī veiksmes faktors. Pirmkārt, jau ir jāuzvar konkursā starp ļoti daudziem spēcīgiem konkurentiem, bet tāpat, protams, jāņem vērā pilsētu plānošanas pamatnostādnes jau politiskā līmenī un daudz citi apsvērumi. Un arī ka tas iekrita īstajā laikā, kad tieši šis operas projekts tika aizsākts, bija veiksmīga sagadīšanās, tā kā es nezinu, vai mēs ko līdzīgu vēl kādreiz piedzīvosim, bet līdzīgi gadījumi ir notikuši un piedzīvoti arī citās pasaules daļās. Protams, atsevišķos projektos, it īpaši Francijā, mēs nereti strādājam ar zaudējumiem. Tā kā, šīs izmaksas cenšas samazināt, bet, protams, katrā situācijā ir jāmeklē kāds risinājums. Tāda ir arhitekta dzīve un liktenis, jo, ne tik daudz mēs runājam par naudu, cik tiešām, bet par savu pārliecību, par savu spēju iesaistīties dialogā un spēt citiem izskaidrot savu redzējumu. Un tāpat jāpiemina, ka ļoti daudzos projektos, ir īpaši Norvēģijā, cilvēki, kas strādā ar kultūras mantojuma jomā, viņi, protams, viņu galvenais uzdevums ir nodrošināt aizsardzību un tā vietā, lai iesaistītos dialogā un risinājumu rašanā, nereti tiešām tas ir tīrs konflikts. Un, protams, reizēm ir tiešām žēl, ka šie mantojuma aizstāvji nespēja šajā cīņā uzvarēt un iestāties par aizsardzību. Protams, es varbūt atbildēju plašāk nekā jūs vēlējāties, bet ceru, ka jūs saņēmāt atbildi. Jā, gan jautājums, gan atbilde iespējams demonstrē to, kā mums būtu jāstrādā arī turpmākajos gados. Un tieši tāpēc šī konference ir tik nozīmīga, jo tā mums ļauj saprast, kā stiprināt dialogu starp, pirmkārt, dažādiem profesionāļiem, tāpat arī starp profesionāļiem un sabiedrību kopumā, un visbeidzot, bet tikpat svarīgi, dialogu starp sabiedrību, profesionāļiem, investoriem un arī politiķiem. Tāpēc jāsaka, ka mēs esam ļoti privileģētā situācijā par to, ka mums ir iespēja sanākt kopā šeit Rīgā, apspriest šos sarežģītos jautājumus, lai kopīgiem spēkiem censtos stiprināt šo nepieciešamo dialogu. Pretējā gadījumā, protams, mēs sastapsimies ar tām problēmām, kas iepriekš jau tika minētas. Arvien samazināsies ieguldījumi, un mēs arvien vairāk iespējams zaudēsim kultūras mantojumu. Jebkurā gadījumā tagad vēlos pateikties visiem trim referentiem no šīs paneļa diskusijas. Liels paldies par jūsu sniegtajiem piemēriem. Un
Protams, mēs varam turpināt sarunas arī pie kafijas glāzes. Tā kā turpināsim mūsu darbu pēc kafijas pauzes 11:30 šajā pat telpā. Paldies!